Paldies, izējām pārējiem viedokļiem cauri, vai ir vai nav skaidrība par ceļu? Jā, es domāju, es mēģināšu ilustrēt ar vienu piemēru to, kas bija iepriekšējā jautājumā un tagad par tā ceļu skaidrību. Piemēram, ja mēs paskatāmies atsevišķus veidus, tā pašā saskaņas centra programmā, kura man par lielu pārsteigumu ir angliski tajā oriģinālā, bet es viņu esmu izlasījis. Tur tas sākums tam stāstam. Piemēram, ja mēs runājam par vēja enerģiju, kas ir ārkārtīgi populārs stāsts. Te ir plānots, ka vēja enerģija palielināsies no pašreizējiem, es tulkoju no angļu valodas, 28 megavatiem uz 1028 megavatiem onshore un 500 megavatiem offshore. Es mēģināšu ilustrēt, kā tas varētu izskatīt. Bet lakoniski, jā, tas varētu būt kaut kādas 1500 līdz 2000 vēdzirnavas, kas parādītos mums kaut kur Baltijas jūras piekrastē šobrīd. Ja mēs paskatāmies to, kas šobrīd notiek, tad īstenībā, un atceroties to burbuli, īstenībā šobrīd notiek kvotu tirdzniecība starp dažādiem uzņēmējiem, notiek to projektu tirdzniecība, kuros kāds ir iebāzis kāju šobrīd. Tā realitāte mums nav skaidrības, jo jūs sakat, kas ir saskaņas centram, bet kas ir vienotībā, ir skaidrība, nav skaidrība, valstī ir skaidrība, nav skaidrība. Es jau sāku ar to, ka tie būs realistiski projekti, bet pašu pirmais būs investīcijas mūsu pašu tehnoloģijās, lai mēs varētu saražot šos alternatīvās enerģijas ražotājus vispirms. Štokenberga kungs nekad nepalaiž garām izdevību mums kritizēt par to, ka mēs darbojamies internacionāli. Ne? Okay. Bet, mums nav vietējo resursu. Mums nav vietējo resursu, skaidrs. Šajā kontekstā tas skan īpaši jauki. Bet, labi, par tehnoloģijas risinājumu. Tehnoloģijas risinājumu. Atjaunojamās enerģijas ir laba iespēja, pirmkārt, ja mēs nolaižamies no demokrātijas tēmām, no decentralizācijas jautājumiem, kas valstī izdevīgi jau tāpat, vai ne, tad par dārdzību runājot, vai ne, un tā mitoloģija par atjaunojumu enerģiju dārdzību salīdzinot ar fosilēm enerģijām, cik šausmīgi dārgas ir fosilās enerģijas, cik tur ir lielas šausmīgi investīcijas bijušas visu šo gadu laikā, kamēr viss tā infrastruktūra ir attīstījusies, vai ne, tādā veidā, kā viņš šodien eksistē, vai ne, to nevar salīdzināt ar to, tikko jūs jūtat, ka nav runa atbildot par tehnoloģiem risinājumiem, jebkurā sekundē jāsties. Tā kā tas nav salīdzināms, vai ne? Es domāju, ka salīdzinājums... Jūs gribat teikt, ka nav salīdzināms, teiksim, jūs apliecināt to, ka dabasgāzes tarifs ir 3-4 reizes augstāks gāzei, tātad lats par megavatstundu dabasgāzes maksā 20, 25, 30, 35, atkarībā no tā, cik liels patērētājs. Un koksnešs šķelda Rīgā maksā 8,5 lats par megavatstundu. Tātad šī te komponenti jūs sakat, jā, tas ir lētāk, bet kurā brīdī sāks tas dārgākais? Politika, vai ne? Tad, protams, tam ir jābūt investīcijām. Mēs tā reiķinām apmēram uz 10 gadiem, tas ir miljardus latu plus mīnus, vai ne? Un tām investīcijām ir jābūt, bet tas, protams, ka nes momentā, teiksim, darba vietas, mēs skatāmies 33 tūkstoši darba vietu gadā, ko tas nes. Tas uzreiz nes valsts budžeta ienākumus apmēram 64 miljoni gadā, un tas nes arī to, ka mūsu ārējās tirdzniecības deficīts samazinās par 244 miljoniem. Paldies, makroekonomikā neejam. Vai citiem arī kādas idejas ir, ko jūs darīt, ja būtu ekonomikas ministri? Jā, man arī būtu ideja. Es pirmām kārtām gribētu teikt, ka ekonomikas ministrijai ir ārkārtīgi plašs darbības spektrs. Un rūpnieciskā ražošana un tieši nodaļa, kas to koordinē, tur ir ļoti neliels cilvēku skaits. Enerģētikā tieši tāpat. Man gribētos teikt, ka es organizētu ļoti nopietnas atbalsta padomas un nevis vairs tikai uz lapas vai internetā publicējot ļoti garu sarakstu, kādi mums ir šie atbalstītāji un sadarbības partneri, bet arī reāli konkrēti organizējot regulāras tikšanās starp dažādu speciālistu, pašvaldību vadību. Jūs domājat, ka no tā atnāks investīcijas?
zināmā mērā mums ne tik daudz trūkst naudas, cik mums trūkst pareiza sapratne, kā šo naudu iztērēt. Paldies, sapratni. Ko dara ministrs? Vēl versijas, Strasdkungs? Jā, skaidrs, kad finansējums ir tādā veidā atrodams, vai ne, ka mēs esam nodefinējuši centrālās 3 prioritātes, kas mums ir kā valdībai, kurās mēs darbojamies. Tā viena ir kokrūpniecība, tā otra ir lauksaimniecība un trešā ir transporta loģistika. Un viss, kas krīt zem lauksaimniecības, kur ir visa šī tēma, vai ne? To mēs darām caur mūsu attīstības banku, ko mēs uz Hipotēkas zemes bankas pamata radam, un caur šo kapitalizējot to apmēram sākuma stadijā 4 miljardiem, vai ne? Tad jūs varat izreikināt, izdalot uz 3. Ministrs atrod 4 miljardus? Jā, protams. Tas nav jāmeklē. Latvijā tas jau ir, vai ne? Skatījumā arī investīcija banka jāizveido, kas atbalstītu uzņēmēju darbību tieši enerģētikas jomā, un enerģētikas ražošana Latvijā ir daudzās nozarēs iespējama. Tāpat tie paši gaismas paneļi, mums ir kvarts smilts, mēs varam izveidot Eiropas konkurētspējīgu lielu rūpnīcu Latvijā, izmantojot dabas resursus. Tas ir viens no virzieniem, ko vajadzētu atbalstīt arī. Otrais bloks mums ir energo neatkarība un apgādes drošība. Līdz ar to tajā jūs varat savā uzstādījumā, vēlams, protams, būtu, savā sākotnējā uzstādījumā ietvert atjaunojamos resursus, gāzi, ātomu lietas, vēl bāzes staciju Liepā, jebko citu, restīvi, lai mēs redzētu jūsu, un eksperti redzētu, un auditorija redzētu jūsu versijas, kas ir šis te definējums, kas ir jūs definējums, kas ir jūs kritērija parametri, kas nosaka energo neatkarības un apgādes drošības situāciju Latvijā, un līdz ar to varbūt arī kā dievirs, cik tālu tas būtu jānosaka politikai, un cik tālu varbūt tas nebūtu jānosaka politikai, un tas būtu atkarīgs no uzņēmējiem. Štakmērkungs. Jā, neko jaunu tu nevar pateikt. Protams, divkāršot savienojumu ar Estlink ar Somiju. Protams, šis darbs pie Lietuvas-Zviedrijas starpsavienojuma, kurš ir lielisks papildinājums tam, kas ir iesākts līnijā Liepāja-Ventspils. Protams, mums ir jāmēģina diversificēt piegādātāji. Šeit es domāju arī gāzi, bet es domāju, gāze nav šīs dienas temats. Tas nav tuvākās Saeimas darba kārtībā, ka vispār kaut ko ir iespējams izmainīt. Tāpēc ir vairāk jāstrādā pie tās šīs dienas tēmas, proti atjaunojamie energoresursi uz mūsu pašu bāzētas enerģētikas. Komentāri papildu jautājumu. Strasdakungs, piedošanu. Jā. Jā, paldies. Pie drošības pieder, protams, tas, ka nekādā ziņā nevar būt tā, ka ir tikai viens piegādātājs. Vai ne? Ja ir viens piegādātājs un ja tur kaut kas notiek, vai ne? Kā jau Eiropa to ir sajutusi uz savas ādas nevisai sen, tad mēs redzam, ka ir uzreiz lielā katastrofa, vai ne? Un cilvēks ziemas laikā paliek bez siltuma un tā tālāk. Un Latvijā šai siltuma ziņā mums tiešām ir tikai viens piegādājs Krievija ar 95,8%, vai ne? Tā kā, tas ir liels drošības risks, par kuru ir jādomā, kā to novērst, un kā to novērst, protams, kad ir pilnīgi skaidrs, ka ar Latvijas resursiem, ja politiskā griba rodās tāda, vai ne, ka to var ļoti efektīvi un labi izdarīt. Par atomenerģiju runājot, mēs domājam, ka katrs atomreaktors un katra tāda veida producēšana noved pie pasaules un šīs planētas piesārņošanas, vai ne? Un mēs to ļoti labprāt negribētu, jo nav pašlaik nevienā valstī nav tehnoloģija, ko darīt ar atkritumiem.